Sveicināti! Vai visa Bībele tiešām, draugi, ir Dieva vārds? Pēc 20 gadu kristietības esmu stabili sapratis, ka noteikti viņš nav viss Dieva vārds, ka tur ir ļoti, ļoti daudz cilvēciskā piemaisījuma tajā visā klāt. Un kā es esmu pie tā nonācis, gribu jums izstāstīt. Tas ir ļoti jautrs stāsts, protams. 2003. gadā es kļuvu par kristieti, piedzimu no augšienes, no gara. Atklājās man Dievs personīgi. Un tad, kad tu piedzimsti no gara, vienmēr atrodas kāds, kas iedod tev rokā bībelīti, parāda virzienu, kur ir draudze, uz kuru iet, uzinstalē radiofrekvenci pareizo, worshipu un uz priekšu. Un principā interesanti tas, ka man nekad agrāk nav paticis lasīts, neesmu bijis lasītājs, bet no tā brīža, kā es pieņēmu Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju, man iedeva bībele, un es vienkārši lasu bībeli. Lai jūs saprastu, mēs cilvēki, katrs esam savādāki, un katrs mēs tajā Dievā atrodamies, kā lai saka, savā stilā. Un mans stils, atrodoties Dievā, ir tāds, ka es principā nedzinos pakaļ mācītājiem, un nav man tādu elku mācītāju, pie kuriem es gribētu viņus aizbraukt baigi, zin kā, un tur tādā ziņā tur pielikt visus piepūs, lai pie viņiem nokļūtu. Katrā gadījumā mans tas stils ir tāds, kad es lasu bībeli un esmu tuvās attiecībās ar Svēto garu. Pēc, ka Svētais gars ir manī, kā jūs saprotiet, un viņš man iedevis ir jau bībelīti, un es viņu lasu. Un es lasu šo bībelīti, un Dieva gars mani maina vienkārši. Dieva Svētais gars man skaidro, maina mani, un tāpēc es principā lasu tikai bībeli. Es vispār grāmatu citas pat īpaši nelasu. Nu, ja man īpaši kāds iedod, es izlasu to grāmatu, bet tā, lai meklētu kādu grāmatu, lai speciāli izlasītu, man tā nav. Man pilnīgi ir pietiekoši ar bībeli. Tāpēc es lasu tikai bībeli. Esmu iekšā tikai bībelē, jums jāsaprot, tas ir. Sludinātājus neskatos, nemeklēju. Īsāk sakot, tā ir ļoti bieži tā, ka Dievs man uzrunā paklausies šito. Un tad, kad es viņu klausos, tieši tas sludinātājs apstiprina man to, ko Dievs jau man garā ir pateicis. Jo pārsvarā man Dievs runā garā, un caur mācītājiem viņš apstiprina to, ko viņš jau man ir pateicis. Man ir tādas tās attiecības ar Dievu, un tāpēc Bībele man ir principā ļoti svarīga numur 1. Protams, es viņā darbojos iekšā visu laiku. Slavu Dievam! Un kas notika? Notika tas, kad bija laiks, kad Dievs man atklāja savu mīlestību. Es jums pateikšu reizām, ja jums Dievs nav atklājis savu mīlestību, jūs to nesapratīsiet. Tas, ko es runāšu, tas būs piedaudzīt pret jums. Bet tiem, kam Dievs ir atklājis savu mīlestību, jūs to sapratīsiet. Un tad, kad Dievs izlēja savu mīlestību par manīm, atklājās man ar savu mīlestību, kā mīlošs tēvs, man iestājās errors, ziniet, tāda burta error, kā uz datora rakstās error. Es pēkšņi, kā bībeles lasītājs un fans, es uzkāros uz to mūžīgās mocības. Iedomājies, mīlošais tēvs ir radījis cilvēcei mūžīgas mocības. Vienkārši es uzkāros, viss, es nesaprotu. Es nevaru tālāk virzīties, jūs saprotiet, es nevaru tālāk nekur iet, jo es esmu lasījis, fanojis, īsāk sakot, visu, un pēkšņi šeit, jo, notiek jau, mums jau kā mēs Bībeli izprotam, caur sirdi, ka Dievs mūsu sirdi maina, tāpēc to Bībeli daudzi mēs, katrs izprotam savādāk, jo mūsu sirds ir katrams kaut kādā kondīcijā. Un šajā brīdī Dievs bija ielējis manā sirdī savu tēvu mīlestību, un es uzkāros. Es nevarēju saprast Dievs, es nesaprotu visu. Es saku, man vajag paskaidrojums. Es nevaru saprast, kā mīlošs tēvs var radīt mūžīgas ciešanas savai radībai. Nesaprotu un visu. Un kas ir vēl interesanti? Es esmu pabeidzis Bībeles skolu vasaras svētku 4 gadi. Un mūs mācīja, ka Dieva vārds ir pāri par visu, viņš ir nemainīgs, īsāk sakot, un Dieva inspirēts, un tur ir viss Dieva vārds, pilnīgi viss no Dieva, īsāk sakot, un neko tur nevar atņemt, neko tur nevar pielikt, un tas ir viss tīrs, 100% Dieva vārds. Un tāpēc balstoties uz šito te,
es caur tādu prizmu skatos, bet es redzu ļoti daudz cilvēcisko, es redzu tur arī ļoti daudz cilvēcisko egoismu tajā Bībelē, ko it kā runā Dievs. Saprotiet? Un man tas tā kā radīja tādu, tādu eroru bišķītiņu. Bet, neko jau nevar darīt. Bībele ir, tur ir to jātiek galā, tev kaut kādīgi tam rakstuvietām jātiek galā, jāskatās. Un tad es sāku lūgt, meklēt un lūgt un skatīties. Un vienīgais, ko es sāku saprast, es pirmām kārtām ieraudzīju arī cilvēciskās kļūdas iekšā Bībelē. Neprecizitāti, kad viņa iet pretrunā, ne jau daudzās vietās, bet vienu es jau izliku internetā, kur, piemēram, iet runa par Simpsonu, kur viņam bija tās dzīres ar to sievu, un viņš to mīklu uzdeva saviem tautas ļaudīm, un viņš teica, tāpēc, ka tajā laikā svētki gāja 7 dienas, un viņš teica, jums šī mīkla jāatmin ir 7 dienu laikā, kamēr iet dzīves. Un viņš viņam pateica to mīklu. Un Bībelē rakstīts tālāk, kas rakstīts Bībelē, kad pēc 3 dienām viņi nevarēja uzminēt to visu, ko viņš bija devis. Un 7. dienā viņi piegāja pie tās sievas un sāk to sievu tur terorizēt, lai pasaka, dabūtu to atbildi no viņa, no tā Samsona. Un pēc tam tālāk rakstīts, ka šī sieva 7 dienas raudāja pie Samsona un prasīja atbildi. Un 7. dienā Samsons viņai to atbildi pateica. Te ir nesakarīgi pilnīgi, īsāk sakot. Tur taču bija pateikts, ka viņi līdz 7. dienai nevarēja atrisinājumu atrast. Ja nevarēja atrisinājumu līdz 7. dienai, un 7. dienā gāja un spīdzināja to sievu. Un kā tad sieva varēja vēl 7 dienas noraudāt? Un es domāju, es lasīšu, es vēl kaut ko atradīšu tādā ziņā šo neprecizitāti. Un kas ir interesanti vēl, kas man caur šo visu vēl atklājās, caur šo Samsona situāciju. Man atklājās tas, dārgie draugi, kad 4. gadsimtā pēc Kristus Bībelē bija 80 grāmatas iekšā. Tātad nebija tā, ka tagad 66, bet bija 80. Un tas bija Dieva inspirēts vārds. Jums jāsaprot, tas bija Dieva vārds. Viss. Bet laiks mainījās, kaut kas notika, kaut kāda valdība kaut kur nomainījās, un viņi izmet ārā 14 grāmatas. Un kanonizēja Bībeli kā 66. Un tad tas, kas ir rakstīts Dieva vārdā, lai ir nolādēts tas, kas kaut ko noņem nost no tā, vai nolādēts tas, kas kaut ko pieliek. Tas arī izstāsta ļoti cilvēcisks teksts. Es domāju, ka tas nav Dievs, kas to ir pateicis, lai nolādēts tas, kas šito dara, nolādēts tas, kas to dara. Tas viss ir cilvēciskais elements, un tie cilvēki, īsāk sakot, šo Bībeli ir rediģējuši, šos rakstus ņēmuši, skatījušies, tā nevar būt, Dievs nevarēja būt tik labs, nafik, pierakstīsim, īsāk sakot, mūžīgās ciešanas, kanonizējam viņu. Cilvēciskais moments bija tā 80 grāmatas. Pēkšņi palika 66, varbūt vēl pēc kaut kādiem gadiem, ja Kristus nenāks tuvākajā laikā, paliks varbūt tās vispārībā tikai 50 vai 26. Un arī nokanonizēs un pateiks no ko? Dieva vārds. Te šitie garīdznieki, kas dotajā brīdī ir, varbūt patrakos, īsāk sakot, gadi 50. Nākošā paudze jau to visu aizmirsīs. Un visi halleluja. 26 grāmatas, Dieva inspirētais vārds. Halleluja. Saprotiet domu. Un kas ir interesanti? Noslēgumā? Tīri noslēgumā. Filma Luters ideāli parāda šo tagadējā laika Bībeli. Ideāli viņi to parāda. Kādi tajā laikā, tā laikam bija katoļi tie, kas toreiz tur spridzināja, sāk sakot, evaņģēliju. Evaņģēlijs viņiem bija baigi spēcīgais. Evaņģēlijs viņiem bija tāds, ka viņi braukāja pa ciemiem un vāca naudu, tev vajadzēja indulģences maksāt, viņi sludināja. Ja tev, protams, jātic Jēzum, un plus vēl jāsamaksā indulģences. Un ja nesamaksā šīs indulģences, lai varētu izpirkt savu radinieku no šķīstītavas, kur viņš tagad mokās ellē, plakātus tādus laida, kur, zini, uguns deg un tevi dedzina, un paši sev roku dedzināja, filmā rādīja, lai viņi saprot, kādas ir sāpes jūs gaida, ja jūs nesamaksāsiet džunguru. Un es skatos, ka Bībelē īpaši nav nekas daudz mainījies, īsāk sakot, šitas te pats,
Izskatās, ka šitie paši, īsāk sakot, sludinātāji, kas tirgo indulģences, arī ir paņēmuši un kanonizējuši šo bībeli. Izmetuši ārā, ko vajag, pielikuši, ko vajag, un dotajā brīdī viņa tāda ir. Vēl viena interesanta izstāstīšu situācija. Jēzus, tāda bilde ir. Jēzus debesīs lasa bībeli. Ap viņu stāv mācekļi. Un Jēzus viņu lasa un saka mācekļiem: jūs to visu sarakstījāt? Mācekļi saka, jā, bet pateicām, ka tu to sarakstīji. Un tāda arī ir tā visa kristietība dotajā brīdī. Un šī visā mūsu lasīšana un ņemšanās un dzīvošana bailēs, un Dievs ir mežonīgi bailīgs. Esmu redzējis draudzes, kuras dzīvo tādās šausmās, saproti, tādā reliģijā, saproti, stingrā, tādā dūrē saspiest, un tu zini tev, un tas viss, ko debesīs Dievs teiks, jau klausieties, draugi, ko jūs esat vispār sarakstījuši? Kas tas ir? Saprotiet? Un tāpēc esmu pilnīgi pārliecināts, ka tur ir 100% ne Dieva, bet cilvēka pirksts pielikt šajā visās kanonizēšanās un visās šajās lietās, un tas, starp citu, dara cilvēkus diezgan ļaunus, un visu to kristietību dara diezgan ļaunu, diezgan tādu, vardarbīgu, varētu teikt, visādām izslēgšanām, īsāk sakot, ārā no draudzes, ja tu ne tā domā, īsāk sakot, mani tu tās arī nomētās ar akmeņiem daļa, īsāk sakot, kad esmu uzbrucis, īsāk sakot, Dieva vārdam esmu uzbrucis, bet nemētājiet man ar akmeņiem, īsāk sakot, lai Dievs pats aizstāv savu vārdu. Kā teica Gideons, ka viņš noārdīja tos elkus torņus, un viņu gribēja, īsāk sakot, šitie te, jeb Jefta, tas bija ritīgi aizmirs, Jefta varbūt tās, gribēja viņu tur noslaktēt uzreizām tie elku pielūdzēji. Tad viņš teica, ko tad jūs aizstāvēsiet Bālu? Lai Bāls pats sevi aizstāv. Lai viņš sevi pats aizstāv. Tā kā ziniet, Dievs ir mīlošs tētis, halleluja. Un beidziet sevi mocīt ar šitām rakstvietām, ko jūs skatāties un 100% saprotiet, ka tas nav Dievs, bet tas ir cilvēks. Tāpēc cilvēks ļoti daudz pielicis un daudz ko sačakarējis tur. Bet kopā visa vēsts evaņģēlijas, protams, Jēzus nāca, īsāk sakot, mira pa mūsu grēkiem. 3. dienā cēlās augšā no mirušajiem, lai tu būtu glābts. Un ja tu gribi šodien pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju, būt glābts, īsāk sakot, doties debesīm kopā ar Jēzu, mēs varam lūgt tagad. Vienkārši saki, mīļais Jēzu, piedod manus grēkus, ienāc manā sirdī un kļūsti par manu kungu un glābēju. Āmen! Un dodies uz debesīm, halleluja! Bet pirms tam vēl izbaudi dzīvi šeit uz zemes kopā ar Dievu. Tas ir super. Lai Dievs tev svētī. Visu labu!